Sveiki, mēs esam Daugavas stadionā. Šeit šodien ir Deju lielkoncerta ģenerāla mēģinājums. Un mēs ar jauniešiem parunāsim par fizisko, emocionālo labsajūtu un par to, kā viņi jūtas svētkos. Jo tas ir svarīgi. Pedagogi salīdzina būšanu svētkos ar iziešanu ārpus no komforta zonas. Kā tu jūties tieši fiziski un emocionāli šajos svētkos? Fiziski es jūtos nedaudz nogurusi, tāpēc, ka te ir ļoti saspringts mēģinājumu grafiks. Un ļoti visu laiku visi cenšas trāpīt visos taimingos un nekur nenokavēt. Tāpēc mēs ceļamies 6 no rīta un atbraucam uz skolu vēl naktī. Bet emocionālajā stāvoklī es jūtos brīnišķīgi, tāpēc, ka tā ir svētku sajūta. Visiem ir jautri, tiek gūstam jaunas emocijas, jaunus draugus. Fiziski tas ir tāds izaicinājums. Tu vari pārbaudīt sevi, cik ir grūti, cik ir viegli, uz ko tu esi gatavs, uz ko tu neesi gatavs. Emocionāli viss kārtībā. Viens otru atbalsta, uzmundrina. Tie paši aplausi, kad kādu apsveic, 7, 9, tad mēs par viņiem fanojam arī. Emocionāli viss kārtībā. Jā, es piekrītu. Es jūtos diezgan labi, lai gan es jūtu to iziešanu no komforta zonas, bet tas ļoti palīdz izzināt sevi. Un es domāju, tas skolēniem ir ļoti noderīgi. Protams, ir ļoti grūti, gan emocionāli, gan fiziski, jo mēģinājumi ir smagi, bet tas ir noderīgi. Es fiziski jūtos ļoti labi. Man liekas, ka ir liela pārslodze. Emocionāli ir bišķiņ grūtāk, ir grūti sarast ar cilvēkiem, kas ir kolektīvā, vispār skolu apkārt un to brūzmu, kas ir apkārt. Fiziski mēs izjutām bišķiņ vāji, bet tā ir ļoti pozitīva, ļoti burvīgi tas viss, kā sākot, viss tās dziesmu svētku. Ļoti labi, ļoti patikami. Ļoti patīkama sajūta te būt ārā un dejot izjošo cilvēku priekšā. Es vispār dziesmu svētkos esmu pirmā reizi. Pagaidām man viss patīk, kaut mēģinājumi ir ilgi, bet vienalga kājas kaut sāp, bet es gribu dejot un man viss patīk. Emocionāli nedaudz noslogota, fiziski netik, jo šie jau ir 3. dziesmu deju svētki pašai personīgi. Un ir prieks te būt un vispārēji darboties. Un tā sajūta, ka visi kā viens dejojam, tas ir fantastiski. Man emocionāli bišķīt vairāk ir noslogots, jo mums ir diezko agri jāceļās vienmēr, katru rītu. Šodien no rīta bija ilgāks rīts, kad mēs varējām pagulēt, bet fiziski mēs ik pa laikam vakaros ļoti nogurstam, bet mēs esam laimīgi, ka mēs vispār esam šeit. Es teiktu, fiziski jūtamies labi, ir daudz mēģinājumi, bet esam gatavi. Un emocionāli arī labi, tāpēc, ka ir liela tauta, daudz cilvēki, jauni cilvēki. Labdien, lai skaisti svētki! Pirmkārt, fiziski mēs neesam tik ļoti izgulējušies, cik parasti. Un tā slodze visas dienas ļoti tiešām nogurdina gan mentāli, gan fiziski. Jā, es teiktu, ka katru dienu es ceļos ar kājas sāpēm un man ir ļoti grūti izkāpt ārā no gultas. Bet jā, tas bija to vērts un es ļoti izbaudu šo visu. Fiziski ir grūti, tīpaši šodien saulīte spīd, emocionāli arī diezgan sarežģīti, tīpaši tā dzīvošana vienā telpā, ka pierast vienam pašam istabā būs. Tā kā ir piedzīvojums noteikti ir no komforta zonas ārā. Interesantāk ir savādāk nekā ikdiena, bet kaut kas savādāk, kaut jaunas emocijas. Un, jā, arī šodien laikam sāk, tā ir diezgan karsts un tāds būs kā būs. Jā, viss būs labi. Es jūtos lieliski. Protams, ir liela slodze gan fiziski, gan emocionāli. Bet mēs tam visam pamazām gatavojāmies jau mēģinājuma procesā. Tā kā mēs zinājām, kam mēs parakstāmies, uz ko mēs parakstāmies. Tā kā beigās viss tāpat ir forši. Fiziski es jūtos ļoti nogurusi, tāpēc, kad visu laiku ir ļoti liela slodze uz kājām. Un izdejot deju 101 reizi, lai viņi tiešām būtu viss kārtībā. Un emocionāli ir maz gulēts, bet es jūtos fantastiski. Šie ir mani pirmie dziesmu deju svētki, un man liekas, tā ir lieliska pieredze, lieliska iespēja, un man ļoti patīk. Manuprāt, tagad es teiktu augstākajā pakāpē. Jā, mēs esam pilnībā gatavi uzstāties, parādīt visu, ko mēs mākam. Jā,
Treniņi tīpaši vakardien augstumā un Lietuva bija izaicinoši, bet šodien mēs esam gatavi parādīt mūsu labāko sniegtu. Ļoti amazing, nevaru sagaidīt. Ir ļoti grūti, bet emocijas ir lieliskas. Ļoti kolosāls, ļoti patīkami, daudz cilvēki, visi kopā brīnišķīgi. Ļoti viegli ir, ļoti jautri iet un fiziskais arī tīri ok. Nevienam nav noslēpums, ka svētkos, kur daudz jauniešu rodas visādas simpātijas, mīlestības vai svētku laikā, jūs esat saņēmuši kaut kādu informāciju tieši par personīgākām robežām, kas būtu tur piekrišanas, izsargāšanās? Nē, tāda informācija neesam, nē. Okay. Man liekas, ka nav nekas tāds minēts, bet es zinātu, kā rīkoties. Kā es dzirdēju, nebija tāda. Jā. Man māsa teica, ka jālieto prezervatīvi. Man neko māsa neteica. Dot informāciju, manuprāt, nav, bet tie dziesmu sākas, es nezinu. Tas ir dabīgi. Man šeit mēs esam diezgan pieauguši cilvēki, mēs saprotam, kas ir pareizi, kas nē. Par to mums īsti atklāti tā nestāstīja, bet man liekas, mums tas ir pašsaprotami. Tāpēc tur nekā īsti tāda netika stāstīts. Vēl nav, bet teiksim, tā dziesmāka vēl nav beigušies, tāpēc kaut kas jau var notikt. Neko neesmu dzirdējis par tādu. Pirmā dzirdēšana īstenībā. Es arī neesmu ko dzirdējis. Nē, kā es neko tādu nesmu dzirdējis. Nē. Nebija tur Marko un tas te. Tur neliels, jā. Nedaudz, jā. Bet Es teiktu, ka varbūt nav sniegta, bet man arī šķiet, ka tam vajadzētu pašam būt pašsaprotami. Noteikti pašam vajadzētu izglītoties tieši runājot par to tēmu. Šādu informāciju mēs īsti nesaņēmām, bet es domāju, ka mēs esam pietiekoši informēti arī skolās, jo šī ir skolēnu arī dziesmu svētki un dziesmu deju svētki, tāpēc mēs arī esam skolās informēti par to. Okay, un, kas būtu pirmais cilvēks, pie kā tu vērstos, ja notiktu kaut kas nelāks tieši fiziski? Es domāju, pie mediķiem. Okay, un, ja emocionāli? Protams, pie paša cilvēka apzinātu par cilvēku, cik slikti viņam ir un kā un apveicātos viņam. Bet pats cilvēks arī sapratīs un pateiks, vai viņam ir vajadzīga palīdzība vai nē. Pie medmās, pie ātrās palīdzības. Pie ārstiem vai pie tiem, kur iz laukuma tur visur. Vai jūs zinat, pie kā jūs varētu vērsties, ja notiek kaut kas nelāks? Jā, mēs zinām, ka visur uz laukuma, uz visiem laukumiem ir mediķi, visur izvietoti. Mēs zinām, ka mums ir blakus visur vadītāji, arī ka virsvadītāji redz, kas notiek uz laukuma, un ka viss būs kārtībā, pat ja kaut kas arī notiek. Es pirmkārt paziņotu savai deju vadītāji un vērstos pie jebkura medpunkta, kas ir. Jā, emocionāli nezinu, nekuram paši sevi tā kaut kā aprunāt un viss. Tie noteikti būtu medpunkti, ātrā palīdzība, kas ir tepat stadionā, gandrīz uz katra stūra. Jā, viņi vienmēr tiek palīdz. Un ja emocionāli? Emocionāli, gan jau, ja es pati nektu galā ar kaut kādām savām emocijām vai emocionālo slodzi, es gan jau vispār paņemtu pati kaut kādu pauzīti, paiet kaut kur malā, pastaigātu. Ja, protams, tas būtu varbūt sliktāk, tad vērstos ar pie kolektīva vadītājs un tad tālāk. Mums jau pašā sākumā visi skolotāji stāstīja to, kur doties, ja kādas traumas notiek, vai ja kādas gadījumā mums, piemēram, skolā uzreiz avārijas situāciju to izspēlēja. Tāpēc mēs visi esam ziņoti par tiem gadījumiem. Pie ārstiem, kas tur stāv busiņi, tāpēc, ka tajā vietā, kur mums visi priekšmeti stāv, tur tieši blakus ir busiņš ar ātrā palīdzību. Noteikti medpunktā, jo viņi tā varētu sniegt arī uzreiz to palīdzību, jo viņiem ir tā gūtā izglītība, un viņi ir profesionāli savā jomā. Jā, es arī pie mediķiem noteikti. Jā, emocionāli? Es teiktu, visus kolektīvus noteikti var vērsties pie kolektīva, jo kolektīvs vienmēr ir vienots, un ja tev kaut kas ir uz sirsniņas vai nejūties labi, viņš arī tev palīdzēs. Jā, es vai nu pie kolektīviem, vai nu pie savu kolektīvu, vai nu pie kādu mūsu skolotāju. Noteikti pie kāda atbildīga, kas stāv vai nu informācijas centrā, vai nu pie policijas. Tur ir tie medpunkti. Jā, un medpunkti. Medpunktos droši vien, jā. Vai arī pie skolotājs aizdīs. Okay, un ja emocionāli? Tad pie draudzenēm. Jā, draudzenes, vecāki vai arī skolotāji. Pie mediķiem.
un pēc tam informētu paudošo personu vai pasniedzēju. Tas pats. Super. Un ja emocionāli? Emocionāli. Es ietu pie viņas. Man ir tas pats, es ietu pie viņas arī.